Ja mēs runājam par Latvijas muzejiem, tad, manuprāt, pirmkārt, muzeji varbūt ir atraduši savu identitāti. Tajā nozīmē, ka muzeji beidzot ir sapratuši, kāda ir viņu loma jaunajā Latvijas valstī, atjaunotajā valstī. Jo padomu laikā tomēr tā oficiālā loma bija tēlot ideoloģisku cīnītāju, un muzeji diezgan tā paslepus un nevienam nezinot varēja vākt tos priekšmetus un to informāciju, kas liecināja par pilnīgi citām, tajā laikā nevēlamām lietām. Un, manuprāt, diezgan ilgs laiks ir pagājis, lai Latvijas muzeji tā kā saprastu īsti, ko un kā viņi var darīt, lai glabātu Latvijas atmiņu. Un, manuprāt, pēdējos gados Latvijas muzeja beidzot ir apzinājušies arī to, ka varbūt ne tik svarīgi, ir ļoti svarīga atmiņa un pagātne, bet tikpat svarīgi ir arī nākotne. Un ka muzejiem ir īstenībā, glabājot tās pagātnes liecības, ļoti daudz jādomā par to, kāpēc viņi vāc tieši tos priekšmetus vai tieši to informāciju, kāpēc viņi to vēlas saglabāt nākamajām paaudzēm un ko ar to visu iesākt. Un, manuprāt, ļoti būtisks solis ir bijis tieši tas, ka Latvija ir izveidojusi savu ICOM, Latvijas Nacionālo komiteju, tātad iestājusies Starptautiskajā muzeja padomē un ļoti aktīvi iekļāvusies Starptautiskās muzeja padomes darbā. Nu, kā zināms, ICOM ir UNESCO satelīta organizācija un strādā tādā ciešā sazobē, un, manuprāt, tas ir diezgan daudz devis arī Latvijas muzejiem, jo tas nozīmē, ka ir atvērušās tādas jaunas informatīvas tīras lūžas, un muzeji redz, ko dara kolēģi citur pasaulē un ar kādām problēmām darbojas. Un otrkārt, manuprāt, tā ir arī bijusi tāda diezgan būtiska lieta, kas ir šajos gados notikusi, tas ir radīta iespēja iegūt maģistra grādu tieši muzeoloģijā. Un tas savukārt tomēr rosina uz tādu muzejiskās domas attīstību un tiešām tādu analītisku pieeju muzeja darbībai. Tā varbūt nav vairs tikai tāda darbošanās, lai parādītu savu vēlmi darboties. Es tā ļoti ceru, ka šie 20 gadi vai ICOM Nacionālajai komitejai 18 gadi šobrīd, ka tiešām ir diezgan daudz devuši un ka tie rezultāti varbūt vēl tikai ir tapšanas stadijā.